Dāmas un kungi, ir tātad pamats parakstīt memorandu, kas nozīmē, ka visi mēs, kuru mājas vēl nav nosiltinātas, turpmāk to saņems kā kvalitatīvu pakalpojumu. Es gribu vienkārši tikai paskaidrot vēl vienu reizi, man godīgi sakot, nemaz nav tik svarīgi dokumenti nekad rokās nonākuši. Blomskungs man iedeva, es tikai palasīšu un aicināšu vienlaikus tos, kuri ir aicināti šeit parakstīt memorandus, visus asociāciju pārstāvis un visus nāciet un stājieties kopā ar Blomskungu un ministru kungu vienotā skaistā pusaplī uz dzīvot siltāku logo fona. Droši, tātad varbūt es nesaukšu jūs vārdā, saukšu pie parakstīšanas mirkļa, vienkārši kamēr jūs nākat nocitēšu dažas apņemšanās, ko šie kungi tūlīt ir gatavi publiski, var teikt, visas Latvijas priekšā paust. Nāciet, ar vārdu nāciet, es domāju, kustību. Tātad, memorands apgalvo, ka šie kungi, kas parakstīs šo dokumentu, turpmāk kopīgi veicinās nozaru asociāciju savstarpējo sadarbību, arī izglītošanos. Viņi nodrošinās arī informācijas pieejamību daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem. Viņi un viņas runās arī par informāciju par finansējumu pieejamību, ne tikai tātad par Eiropas naudu. Informēs arī par mājokļu renovācijas fiziskiem ieguvumiem. Viņi izglītos par kvalitatīviem renovācijas darbiem arī visus procesā iesaistītos. Informēs par būvniecības un kvalitātes standartiem un būvmateriālu pareizām tehnoloģijām. Veicinās kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību par visu to galu galā atskaitoties sabiedrībai tādā informatīvā veidā. Nu tad, kungi, es tagad nolieku te to papīru. Katrs no jums šeit redzēs savu vārdu. Pildspalva arī ir energoefektīva, ekoloģiski, ja? Izveidot no Latvijas koka, ja kas vienkārši, lai nebūtu nekāda pārpratuma. Ministra kungs, vienkārši, lai tas viss būtu oficiālāk, mēs nespēlēsim fanfāras, bet lūksim jūs toties pirmo parakstīt šo te memorandu un vienošanos. Lūdzu, droši. Artis Kampars, ekonomikas ministrs, tas, kurš uzrauga gan būvniecību, gan Eiropas naudu, kas tai veltīta. Nu jā, un viņa paši ievadvārdus jūs jau dzirdējāt. Paldies! Latvijas būvinženieru savienības valsts priekšsēdētājs Mārtiņš Straume. Būvinženieru savienība ir brīvprātīga, radoša, profesionāla un sabiedriska organizācija. Tā apvieno būvinženierus un darbojas Latvijas Republikā. Sakiet, jūs uz to vienkārši skatāties kā uz tādu reālu naudas maisu, vai kāds ir jūsu ieguvums no šī paraksta? Diezgan smuks paraksts. Paraksts smuks, bet tad mēs esam tiešām orientēti pašreiz uz visiem Latvijas novadiem. Un, ko domājam, jebkurā gadījumā sniegt jebkuru iespējamo mūsu palīdzību šajos novados, lai tā programma realizētos. Labi, lai jums veicas, Straumskungs, paldies. Un, starp citu, Straumskungs un ministra kungs, katrs no jums šeit saņem cimdiņus, kurus jums ir nevis jātur rokās, bet jāvelk rokās. Jo, piedodiet, dzīvot siltāk tomēr ir ar cimdiņiem. Straumskungs, droši velciet, tas ir jūsu izmērs, mēs piemeklējām. Tehnisko ekspertu asociācija Ainārs Cerkungs. Tātad šī ir asociācija, kas apvieno atbilstības novērtēšanas institūcijas, protams, lai veicinātu visus kvalitatīvus standartus. Droši saņemiet, paskatieties, kādu jums piemeklējām. Jums patīk? Būs siltāk. Sakiet, nu tad skatoties uz jūsu to amata nosaukumu, sanāk, ka ja jūsu cimdiņš tur parādās un jūsu asociācijas biedra paraksta, tas ir vislabāk nosiltinātais un neatbilst nevieniem kļūdas kritērijiem. Nē, es domāju, ka principā mēs varētu visticamāk atbildēt uz vairāk tiem jautājumiem, kas jau te izskanēja un pa kuriem it kā bija bažas. Jā, tad, kā jau tika teikts, mēs faktiski nodarbojamies atbilstības novērtēšanā, produkti, iekārtas, materiāli. Auditori jūs esat? Nu, zināmā mērā, jā, pa tehniskām lietām, tad jebkuriem interesantiem. Vēl pirms sāk darbu tātad, ja? Es domāju, ka jā, jo bieži vien dzīvē gadās tā, ka klienti griežās tad, kad īstenībā daudz kas ir nokavēts, un tad prasa faktiski tehnisko ekspertīzi. Bet, lai šādā situācijā nenonāktu, es domāju, ka visiem, kam šis jautājums ir būtisks, viņiem vajadzētu, nu, ja teiksim, paši, kā jau te tika minēts, piemēram,
kundze, kuru mēs dzirdējām ļoti veiksmīgi pati visus šos jautājumus atrisinājusi, bet varbūt arī var izvēlēties citu ceļu. Aha, jūs tā kā apšaubat, ka viņai ir pa 100% labums. Labi, varam pārbaudīt ar jums kopā, ne? Nu, es apšaubīt negribu, bet katrā gadījumā var izvēlēties citu ceļu. Var laikus skatīties, kādus materiālus mēs iegādājamies, kādas tehnoloģijas izvēlamies, un lai gala rezultātā, teiksim, pēc šīs siltināšanas, jeb energoefektivitātes, kā mēs visi runājam, nebūtu kaut kādas vilšanās. Ok, paldies. Es tagad saprotu, kāpēc es tik smukus cimdus jums piemēroju. Jūs laikam esat ļoti svarīgs tajā visā ķēdē tomēr. Labi, liels paldies. Nākamais parakstītājs Būvmateriālu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdis Mārtiņš Artiņš. Tātad jūs pārstāvat Latvijas būvmateriālu un būvizstrādātājiem, tirgotāju un importētāju, eksportētājiem, patērētāju intereses, tad jums ir grūti, jo no vienas puses jums jāpārstāv tā ideja, ko teica Līga no Jelgavas, ka vai siltinot taisam to tikai un vienīgi ar Latvijas materiāliem, no otras puses jūs tā nedrīkstat teikt, jo jūs arī importētājus pārstāvat. Nu kā tad izšķirties, kā vienam vidējam latvietim, kurš grib to izdarīt, patiešām sildot māju, nosiltināt arī savas valsts ekonomiku vislabākajā veidā? Es domāju, ka šis brīdis ir tas labākais, kad Latvijas būvmateriālu tirgotāju asociācijas biedri, ka mēs varam parādīt, ka mums ir ļoti cieša sadarbība sāksies un būs ar Latvijas būvnieku asociāciju un atbildot kundzei no Jelgavas, kad mans mērķis arī ļoti stingri strādāt kopā ar Latvijas būvmateriālu ražotāju asociāciju. Ok, tad runa nav par latvisko, runa ir par labāko, un jūs tai kundzei varat palīdzēt, ja? Mārtiņi, ar Līgu jūs varat randiņu sarunāt ar Jelgavnieces Līgu, kuri internetā vienkārši interesēs par tām lietām? Es domāju, ka mēs visi varam, ja mēs tikai esam spējīgi savā starpā pirmkārt runāt. Un kā jau iepriekš runātāji teica, atceroties, ko ministrs teica, man liels gandarījums, ko es varētu pateikt Latvijas būvmateriālu tirgotāju asociācijas biedru vārdā, kad no laikam ir pienācis moments, ka Latvijas būvmateriālu tirgotāji nevarētu ieņemt bankas vietu, kā ir bijis līdz šiem gadiem, iet runa par tiem atliktajiem maksājumiem, un tā kā SEB bankas pārstāv šeit rādīja, ka 6% ir būvnieku sliktie darbi, ja nesliktie darbi, nezinu. Parasti mums Latvijas būvmateriālu tirgotājiem ir tā, ka iet cauri sākot no visām institūcijām, bet beigās to naudu, nezinu kāpēc, tie Latvijas būvmateriālu tirgotāji gan arī vai nesaņem ļoti bieži. Tas šodien laikam ir tā diena, es vēlreiz saku visiem klātsošiem un Blomskungam paldies, ka beidzot laikam Latvijas būvmateriālu tirgotāji būs arī kā normāla Latvijas sabiedrības pārstāvi. Paldies! Ok, paldies, un galā arī jums savus iegūmus. Pirmkārt cimdiņš, un otrkārt atcerieties, ka tas cimdiņš jums atgādinās, ka visi tie, kuriem jūs gribat pārdot tos būvmateriālus, ja ir ar cimdiņu, tad tie ir cienījami cilvēki, un tad, viņiem turpmāk tas logo ir arī tāda tā kā garantijas zīme, ka jūs to naudu dabūsiet atpakaļ, nesatraucieties. Vismaz no cimdiņu maksātājiem droši. Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija inženiera apvienība, valdes priekšsēdētājs Egīls Dzelzītis. Lūdzu, Zelzīša kungs. Jā, droši jūs varat likt savu parakstu, jo bez tā mēs jums neko neprasīsim. Citādi nav jēga, ziniet, neparakstīs. Kāds jums no tā ieguvums inženieriem? Jums jau ņemiet lūdzu ar visu godu un cieņu. Man liekas, jums piestāv gāzes krāsā. Jūs tur ar gāzi esat saistīti. Vairāk zilā krāsā šeit. Ne, ir dažādas krāsas gāzes, vai jūs esat informēti? Tas siltuma krāsa, kas ir tieši, kā mēs visu laiku runājam, vērst uz iedzīvotāju. Labi, bet kāds jums no tā visa iegūms, jo principā jau jūsu to gāzi pirks mazāk, ja būs vairāk nosiltinātas mājas? Tieši šai inženieru savienībai, kur es pārstāvu, labums ir tāds, ka mēs piedalīsimies šai procesā, šai darbā kā profesionāļi, jo
katram šam projektam ir jābūt klāt inženierim ar augstu profesionālu kvalifikāciju, un mūsu doma ir tāda, ka ne tikai tam cimdam, ko mēs liekam mājai virsū, ir jābūt tādām labām un kvalitatīvām, bet arī tur iekšā ir inženieru sistēmas, kurām ir jābūt kārtībā, kuras ir jāregulē, kuras ir jāmaina, kā mēs tagad ar domu, ka mēs runājam nevis par siltināšanu, bet renovāciju, un tajā brīdī jāmaina arī tie vārdi, kas attiecas uz jūsu lietām. Nevajag aizmirst arī ventilāciju, lai mēs nepaliktu bez šī nepieciešamā svaigā gaisa daļas. Tas arī ir gāzes kābeklis. Ja gāze? Mēs plašākā nozīmē noteikti tā ir gāze. Arī tas, ko mēs elpojam, ir gāze, un kur mēs šeit dzīvojam. Un arī tas, ko mēs izelpojam. Jūs jūtat, cik silts jau paliek no tā vien, ka mēs runājam. Liels jums paldies, veiksmes visos darbos. Es vēl izlasīju, ka jūs taču arī gal galā apmācat jauno paudzi, un tur arī ir vērts apmācīt, lai viņi dara tā, lai mums vairs nav jāsiltina tās mājas, jo viņi jau uzbūvē nosiltinātas un perfekts. Nākamais parakstītājs Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas izpildirektors Ivars Brants. Brantkungs. Droši. Es pat neprasīšu, es zinu tāpat. Ja droši, ņemiet, man liekas, ka jums piestāv pie krekla, vai ne? Es jau zinu, ko jūs teiksiet. Jūs teiksiet, ka nav jēga siltināt, ja nav labi logi un durvis, vai ne? Bez šaubām. Nu, un tad kādi ir labi logi un durvis? Logi. Labi logi ir tādi logi, kur apmierina iedzīvotāju prasības. Bet sanāk, visu šī ideja par siltināšanu jūs tik ļoti patīk, jo jūs visdrīzāk esat pirmie pie kā zvana. Vai man augstu mājās, ielieciet jaunus logus, un tad nekas nemainās, kad ieliek jaunus logus. Mēs esam pirmie, kam zvana ne tāpēc, lai ieliek jaunus logus, bet tāpēc, kad visas vainas lielākoties parādās uz logiem pirmkārt, jo te ir paši vājākie ēku norobežojošo konstrukciju būvelementi. Vai cik jūs sarežģīti pateicāt, tas taču ir cilvēkiem. Tādi ēku norobežojošo. Teiksim, ja būs problēmas dzīvoklī ar ventilāciju, ja būs problēmas ar apkur, tad vainos jūs? Vainos logs, jo pirmais kondensāts parādīsies uz logu, aizsals logs, sienas neaizsals. Tātad jūs sakat, renovējot, tomēr izvēlēties gudrus, labus, pareizus ar ventilāciju aprīkotus logus, nevis vienkārši logus. Jā, tur ir ļoti, ļoti nopietni, teiksim, vērība jāpievērš logu izvēlē. Labi, paldies par atgādinājumu, jo viens otrs varbūt tieši tagad iekož lūpā, kad jūs to sakat tagad, kad logi jau ir nomainīti. Nākamais Latvijas nāmu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdis Ģirds Beikmanis. Jūs laikam esat pilnīgi sajūsmā par to, ka viņi beidzot maina tos ministru kabineta nosacījumus, nevajadzēs pārliecināt droši, jums piestāv ļoti labi smuka krāsa. Ka nevajadzēs vairs tur pārliecināt visu tur iedzīvotājs par kredītu un ko, vienkārši apsaimniekotājs uzņemās, izdara un gūst gandarījumu, un gal galā tas cilvēks jau nevar aizbēgt vairs no jums, kad jūs apsaimniekojat un labi apsaimniekojat. Nav tā, ka aiziet pie konkurenta. Es domāju, ka tā gluži nebūs. Apsaimniekotājiem nebūs tādas tiesības izlemt kāda vietā. Tā kā tas darbs, uzticēšanās, meklēšana, kopīgais darbs ar dzīvokļu īpašnieku tomēr turpināsies. Un es domāju, ka katrs kārtīgs apsaimniekotājs cenšas atrast kopīgu valodu ar savu klientu, teiksim, dzīvokļu īpašnieku un grib sakārtot savu fondu, savu māju. Bet tā jaunā iespēja, ko ministra kabineta noteikumu grozījumi tagad mums ir pavēruši, kā mēs uzzinājām šajā konferencē, principā nozīmē, ka jūsu darbs, to sareiķinām, 4 reizes palielināsies. Jā, arī. Jo 4 reizes vairāk mājas var pretendēt, gandrīz 4 reizes. Tā bija tā lielo pilsētu problēma, kur ir ļoti daudz dzīvokļu mājas un nevarēja vienoties par mājas pārņemšanu. Protams, šī situācija tagad tiks uzlabota un būs vieglāk. Super. Paldies, lai jums veicas. Tikai, ziniet, kā ar cimdiem nebūs viegli strādāt. Novelciet cimdus pirms parakstiet papīrus. Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Andris Akermanis. Tad jūs esat riktīgi dimbā, no jums pirks mazāk. Pirks tā pirks. Velciet, droši rokā. Pretī nevar turēties, un siltumnieks sen jau ir, es gribu teikt, ir tālāk pat par māju apsaimniekotājiem. Jo mēs lieliski saprotam, ka šās te caurās mājas apsildīt, tas ir bezcerīgs pasākums, jo klienti gluži vienkārši mums nemaksā. Līdz ar to ir arī savs stimuls, kādēļ siltuma piegādātāji ir ieinteresēti.
lai mājas būtu efektīgas. Labi, viņas kļūs efektīvas un jūs pacelsiet tarifu, lai nopilēst no mums ādu tik un tā. To raksta arī daudz komentāros, to cilvēki arī saka daudz, kāpēc viņi negrib to darīt, jo viņi netic, ka tarifi tik un tā necelsies un jēgas nekādas. Jā, dzīve dažēlīgi, tas, protams, arī būs, plēsīsim jums ādus, jā, par to nešaubieties. Bet, ko es gribu teikt? Es nedomāju, ka māju iekšējo siltumu sistēmu renovācijā jūs varēsiet atrast kvalificētākus partnerus par siltumniekiem. Jo iedomāties, ka nosiltināt māju no ārpuses un tad mēs dabūsim lielu ekonomiju, neizdosies. Nu, atklājiet noslēpumu. Kapitāli ir jārekonstruē ēku iekšējās siltuma sistēmas. Ir jāpārtais, lai tiešām tā regulēšana būtu iespējama, tur ir 2 cauruļu sistēmas skaitītā iekšā. Tā kā mums darbu pietiks. Ok, tuvākajiem gadiem. Labi, nu lai jums veicās ar tiem darbiem. Un zināmā mērā jūs uzraudzīs arī nākamais parakstītājs, Māris Sproga, no nesen radītas Latvijas energoefektivitātes asociācijas. Lūdzu, Māri, jūsu paraksts. Jūs esat tādi tā kā pelēkie kardināli. Kāda ir tā jūsu interese? Ja valsts to dara, priekš kam jums, jūs esat melnā? Vīri melnā, labi. Bet tad jūs tā kā no jums jābaidās, ko jūs esat konsultanti, jūs varat palīdzēt līgai, kur skatās internetu tiešraidi un nesaprot, kā tikt no sākuma jāiet pie bankas, no sākuma pie asociācijas, no sākuma pie logu ražotājiem. Ko darīt? Jūs esat konsultanti? Es domāju, ka par mūsu eksistenci vienkārši jāpriecājās. Ja? Jo? No tā vien siltāk nepaliek. Paliks. Ja? Jo mēs esam tie, kas iestājas par kvalitāti. Ja? Un tas arī man priecē, ka attiecīgi memorandā minēta beidzot kvalitātes kritērija iestrāde, kas ļaus runāt par siltināšanu ilgtermiņā. Okay. Kā prieks par mums, vienkārši mums vajadzēja baltu kreklu uzvilkt. Nekautrēties, jums toties mēs pielasījām tādu tumšāku cimdu pāri. Labi, Māri, lai veicās, lai tā teikt, ja jums būs labi, tad visai Latvijai būs mazliet siltāk. Tagad 3 banku pārstāvi. Sāksim ar DNB Nordbankas viceprezidentu Ivaru Kapitoviču, kurš nav gan šeit, bet ir solījis parakstu uzlikt tik līdz būs pieejams, nu ziniet, ar tiem banķiem. Nē, otrādi šitā viņš uzliks, viņš soli, jo mēs te publiski tagad viņu piesaucam, pārraidam to tiešraidē, visi dzirdēja, ka DNB Nordbanka arī šajā piedalās, gluži kā SEB banka un retail attīstības pārvaldes vadītājs Ingus Grasis ir šeit, kurš droši var apliecināt savas bankas vēlmi ar parakstu. Sakiet, tad jūs jau esat liela banka un jūs gribat dot vēl. Mēs dzirdējām no jūsu kolēģis te nesen, ka tas ir pilnīgi cita veida kredīts. Nu, es saprotu bankas biznesa interesi tajā, bet kāpēc tad līdz šim, ja tā biznesa interesi ir bijusi, nu, teiksim, tas tā nerulēja? Kāpēc bankas pašas nemācās virsū visiem, kas te redzējāt sēž ar nenosiltinātām mājām zālē un neteica, klau, darām. Kāpēc tikai tagad, kad ir vajadzīgs tāds kaut kāds knipis bez maz no Briseles? Mēs jau paši it kā 2 gadus jau nodarbojamies ar to projektu finansēšanu, un klientiem interesi ir, bet mēs, protams, gribētu, lai viņi būtu lielāki. Kur viens no iemesliem varbūt, kāpēc ir tas gājis tik lēni, ka cilvēki tiešām baidās, ka tas kredīta risks, ka ieķīlājot, ja veicot piedaloties šajā programmā, man būs kaut kādā veidā jāriskē man pašam ar manu dzīvokli. Tas ir izpratnes trūkums, jo tā nav taisnība, ko jūs tagad sakat. Precīzi. Ok, labi, izpratni mēs tā kā tagad pavairosim. Un tad jums ir jau rindas SEB bankas pie durvīm stāv, tagad cilvēki dodiet? Mēs gribētu. Mums patīk tie projekti, kur ir izteikti pozitīvi ekonomisku attēlu. Un tie daži, kas atnāk, kas tad vēl traucē? Vienu lietu iznīcinam, varbūt ir vēl. Varbūt arī cilvēkiem dažbrīd, ko mēs jūtam, viņi nejūt varbūt ekonomisko efektu uzreiz. Kaut arī daži mūsu projekti, ko esam finansējuši, tiešām jau pirmās ziemas laikā cilvēki redz, ka ir tomēr tas ietaupījums. Ka varbūt pirmajā brīdī, par cik tur ir skaitļu rēķināšana, ir mazliet jāveic kaut kāda ekonomiska aprēķina, tas prasa laiku, un varbūt dažreiz tā izpratnes trūkums ir, un cilvēkiem kaut kā uztraucās, jo kā jau ar visiem projektiem tur ir kaut kāda nenoteiktība. Ok. Labi, liels paldies, skaidrs. Bankai ir arī sava loģika un savs pilsoniskais tāds uzskats par to, ne tikai vēlme nopelnīt uz kredītu procentiem. Nākamā banka ir Svītbanka uzņēmuma apkalpošanas pārvaldes vadītājs Daniels Ruļovs. Ruļovkungs? Jā, Svetbanka, es zinu, jā. Svetbanka. Priecājieties, ka nepateicu jūsu veco nosaukumu. Jūsu cimdiņi piestāvuši lipsē, velciet pats, nedodiet sievai. Sakiet, jūsu banka tagad izceļās ar tādu īpašu māju, tepat netālu kaimiņos. Jūs
paši kaut kā skatāties, piemēram, kad izsniedz hipotekāros kredītus vai kaut kā tā, uz energoefektivitāti kā tādu tajā īpašumā, kad nav runa ar tieši, siltināšanai, bet vispār? Vai, jūs redzat, ka tas arguments, ko ministrs, man liekas, arī minēja, ka nosiltināts ir uzreiz vērtīgāks īpašums. Tā tiešām ir? Jo daudz cilvēku domā, nosiltināšu, labi, tur ekonomija, varbūt tur ekoloģija, globālā siltināšana un ko, bet vērtīgāks īpašums. Es nosiltinu un pēc tam uzsitu gaisā pa labāku cenu. Viennozīmīgi ir mājoklim tas, kas ir renovēts, viņam ir cena aug, līdz ar ko viņš kļūst arī vērtīgāks nodrošinājums. Bet cik procentuāli, cik ietaupījums tajā siltumrēķinā? Šeit viss ir atkarīgs no kvalitātes, un tāpēc es gribētu pateikt, kur ir mūsu interesi šajā te parakstīšanā. Lūdzu. Mēs šos te projektus atbalstam un finansējam jau 5 gadus. Mums ir uzkrāta diezgan liela pieredze. Bet, protams, visu cieņu, visiem klātiesošiem, visi ir ļoti svarīgi dalībnieki šajā te sadarbībā, bet viņiem atbildība beidzās diezgan ātri, teiksim, renovē. Jo naudu jau man jādod jums nākamos 20 gadus. Precīzi, tieši tā. Tad mēs šajā te procesā paliekam vēl uz 15 gadiem. Līdz ar ko, kas ir svarīgi tiešām, kā šeit kolēģis minēja, par kvalitāti. Ja? Okay. Tad līdz šim neviens nerunāja, neuzsver to kvalitāti. Un mums kā bankai un arī kā iedzīvotājiem interesē tieši tā kvalitāte, ka tas remonts viņš ir izveikts kvalitatīvi. Un kāpēc bankai tas ir interesē? Tāpēc, ka pēc gadiem 5, 10, ja pēkšņi tā kvalitāte nav laba, tad iedzīvotāji saka apšaubīt vajadzību maksāt par to. Viņi saka, uztaisīšu remontu, kas tālāk? Jā, skaidrs. Es sapratu, varbūt jūs baities, lai šie kungi, kas stāv apkārt, jums nebūtu tādi tā kā roku dzelži bankai, ja? Samaksāju un par sliktu lietu, un tagad man jātiek vaļā no tā tuvākos 15 gadus. Bet lai viņi dara tā, kā jūs gribat būtībā. Tieši otrādi. Es priecējos par šo te kungu klātesamību, par to, ka viņi beidzot tiešām runā par kvalitāti, ir apņemšanās kvalitatīvi renovēt šīs mājas. Super. Paldies visiem. Paldies arī jums un velciet 100 droši rokā. Rīgas enerģētikas aģentūras direktora Maija Rubīna. Rubīnas kundze, cimdiņi, jums patīk? Ļoti skaisti. Labi. Rubīnas kundze, kad rādīja piemērus, piedodiet, bet es kā rīdzinieks, kur es riktīgi sajūtos piemērs no Ventspils, Cēsīm, Liepājas. Liepāja ir pat atsevišķa programma ārpus Eiropas naudas. Ja? Liepājas pašvaldība palīdz saviem iedzīvotājiem. Kas ir ar rīdziniekiem? Viņi ir kūtri, neklausās radio vai, baidās no tām bankām? Kas notiek? Rīgā ir pat aģentūra, kurā jūs strādājat un kura to visu, kā teikt, uzrauga un mudina cilvēkus. Kāpēc rīdzinieki ir tādi tā kā neaptēsti? Es neteiktu, ka rīdzinieki ļoti kūtri patreiz ir. Tāpēc, kad no kopējās skaita ir 14 pieteikumi tieši no Rīgas, un 2 dzīvojamās mājas Rīgā ir nosiltināts pagājušā rudenī. Kopskaitā Rīgā... Bet uz Rīgas mājas daudzuma 2 izklausās 0,2. Kopskaitā Rīgā ir nosiltināts 14 mājas šobrīd. Tas ir ļoti maz. Mēs sarēķinājam, ka no mūsu māja kopējās skaita, kas ir 6000, un būtu viņas jāsiltina. Tas ir 0,2%. Tas ir ļoti maz. Bet jūs dzirdējāt šodien arī ļoti labu piemēru. Tātad viena no šīm 14 mājām ir Valentīnas māja, un mēs ļoti lepojamies ar Valentīnas piemēru. Un mēs esam tas posms visā šajā procesā, kas tieši uzrunā iedzīvotājus. Un šodien man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka mums tagad būs daudz sadarbības partneru. Jums ir arī daudz skatītāju internetu tiešraidē, cilvēki jūg prātā no tā, ko mēs te mēģinām izdarīt, uzsildīt valsts ekonomiku ar dažiem parakstiem. Liels paldies! Man tagad jāpārbauda Tehniskās universitātes pārstāvis Ingars Eriņkungs. Es atvainojos, es nezinu jūsu vārdu, vienkārši aizmirsās šeit pierakstīt. Ingar, lūdzu. Es pat pieņemu, ka jums nebija tālu jānāk, jo Tehniskā universitāte ir blakus māja tepat. Jūs tā kā apsolties, ka visi tie, kas saņems diplomu Tehniskajā universitātē un strādās šajā nozarē, turpmāk strādās pēc labākajiem morāliem, profesionāliem un citiem kritērijiem.
Tieši tā, jo šobrīd pasaulē pieprasīt tehnisku prātu, un to mēs redzam, ka šobrīd, lai es saku, krīzē aizskartā valstī tehnisku prātu ir pieprasīt. Ļoti daudz no klātsošajiem profesionāļiem, kas šeit stāv jūs priekšā un arī sēž, ir absolvējuši Rīgas Tehnisko universitāti. Un nav nosiltinājuši savas mājas, attiecīgi par viņu tehniskajām izpratnēm man vēl ir jautājums. Tādēļ vēl jāmācās vēl uz priekšu, un būtiskākais, ka tehniskie prāti būs vēl pieprasīti. Un šī lomā mums ir ļoti liela pozīcija, un esam arī atbildīgi, lai spētu ne tikai Valentīnas kundze, kur patērē ļoti daudz laika, pati mācoties no jauna, kā viņa minēja, bet ir ļoti daudz speciālistu, kur palīdzēs ar saviem padomiem, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Paldies liels, lai jums veicas, jūs jau saņemāt savus cimdiņus. Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis. Zemgalē taču visi viensētās dzīvo, izņemot Jelgavu. Tur taču nav neviena daudzdzīvokļu māja. Jelgavā ir kāds 16 centrā. Bet es nevaru iedomāties, vai vispār Zemgalē ir jāsiltina kaut kas. Tur sacērt malciņu un kuriņu cik vajag. Kā iepriekš dzirdēju, man arī liels pārsteigums par to ir, ko jūs tikko sakat. Un vienīgā universitāte, tehniskā universitāte, te pašā laikā ir LLU, kur arī apmāca būvniekus. Okay. Otra lieta mājas, protams, Rīgā ir vairāk, bet pārējā Latvijā un reģionos ir tikpat daudz, cik Rīgā kopā. Tā kā, ir ko darīt arī Zemgalē. Bet tas noslēpums, ko Rubīnas kundze tā kā minēja, kad, principā atbildot uz manu tā kā aicinājumu, Rīdznieki ir pārāk kūtri. Zemgalē arī tā nerulē Cēsis un Valmiera. Kas ir? Nav naudas? Nav jau tā, ka kūtri. Zemgales reģions. Viena lieta, ko jau arī mēs sākumā pieskārāmies, lielajās pilsētās ir daudz krievlodīgo iedzīvotāju un informācija krievlodīgais līdzekļos praktiski nav vispār nekāda. Līdz ar to liela daļa krievlodīgo iedzīvotāju par šiem jautājumiem vispār neko nezin. Tas ir viens, otrs. Rīgā tomēr cilvēki varbūt bišķiņ labāk dzīvo finansiāli. Un reģionos cilvēkiem tā kā ir bail no tiem kredītiem. Tad mēs esam tie, bet jūs dzirdējat, ko banka teica? Nevajag baidīt cilvēks ar vārdu kredīts. Jā, bet viņas jau paši ar to baida. Jā, tas tiesa. Labi, paldies. Paldies jums. Andris Krauklis, Vidzemes Reģionālās enerģētikas aģentūras priekšsēdis. Lūdzu, Andri. Jums ir visforšākā pilsēta, laikam, Cēsis. Tur reāli cilvēkiem rullē. Sakiet, kas ir viņi? Piedod. Kas Valmiera, teiksim, vairāk rullē. Kāpēc? Valmiera tāda aktīva pilsēta. Es nezinu, es biežāk Cēsis dzirdu kaut ko, kas izdarījuši. Cēsis vairāk žvads kā tukšamuts un Valmiera dara. Es pats uzskatu, ka es no Vidzemes centra Valmieras. Jūs esat no Valmieras? Es esmu pats Valmiera. Es zinu, tur ir problēmas, ja tu esi Valmierietis, tad nedrīkst slavēt Cēsis un otrādi tiecīgi. Jā, man tā sāp, jā. Ok, kolēģis, jums tad tādu vispār papras, ja jūs neobjektīvi atbildat. Es atbildīšu objektīvi. Nē, tad reāli, kas Vidzemē rullē, kāpēc rullē un uz ko tas viss turās? Tāpēc, ka Valmierā ir viena ražotne, kas ražo vietējo putaplastu un tāpēc vietējie savu vietējo līmē pie sienām? Nē, patiesībā sakot, mērķis aģentūrai bija tāds, lai, teiksim, cilvēkiem dot iespēju kaut ko saprast vairāk par šiem procesiem. Jo bieži vien šie procesi liekas tik sarežģīti un neizprotami un tik dārgi, kad patiesībā, tas viss ir samērā vienkārši. Rīgā bija divas aģentūras agrāk, viena, kas tur renovēt palīdzēja, un otra, kas mēģināja palīdzēt nodibināt to dibinājumu starp kaimiņiem. Jūs to izdarat tā kā zem viena jumta visu, palīdzēt ar kaimiņiem tik galā un arī ar to tehnisko pusi. Jā. Ok. Efektīvāk, energoefektīvāk to darīt uzreiz. Paldies liels! Protams, arī Liepājas domas izpildirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens. Es ceru, ka nesasīt neko. Mārtiņa, tad Liepājā ir daudz tādu māju, vai ne? Bet vai ir daudz arī tās izpratnes, jo es nezinu, varbūt es tā rasistiski tagad teikšu, bet Kara osta ir īpašs reģions gan no nacionālā sastāva, gan kā, bet tur visvairāk, es saprotu, arī vajag. Tad, ja Kara ostu jūs tagad ņemtos un nosiltinātu ar Liepājas īpašo programmu, ar Eiropas naudu un ko, tad es nezinu, Liepājā ekonomika ies uz augšu no tā vien, ka jūs netērēsiet lieku naudu visādiem pabalstiem, kam jums tagad salīdzinoši daudz ir jātērē un tādām lietām. Vai jūs esat kaut kā rēķinājuši pašvaldības līmenī to efektu? Jūs tagad
naudu nevis pabalstos tik daudz maksājat, cik īpašās pat programmās. Tad vēl Eiropas naudu gribat ņemt, tad vēl kaut ko. Tur ir arī ekonomika no pašvaldības viedokļa. Nu, līdz šim mēs izmantojam pašvaldības naudu un diezgan labi tas viss aizgāja. Šobrīd liels prieks ir par to, ka ir iespējams izmantot Eiropas naudu. Līdz ar to jau mēs sākam taupīt pašvaldības naudu. Un runājot par karostu, es domāju, tāpēc jau mēs te stāvam, lai tas signāls aiziet arī līdz karostei, un mēs tam ļoti palīdzēsim, un gan jau tur arī būs labi. Labi, paldies. Tad, Mārtiņ, es pirmo kopiju no kobildes, kas šeit tulīt taps, iedošu jums, lai jūs varat aizsūtīt liepāja.lv jau šodien, lai pirmais signāls izšautais ir kopā. Varbūt dosim ministram rokā, nepaturēt to, jo taču valstisks Blomes kungs ārprāts. Es vienkārši stāvēju ar muguru, un tāpēc jūs neredzēju Blomes kungs. Tas nebija personīgi. Vienkārši šais skaudības, ka manis tur nav. Tas jau tikai normāli, ka kurpnieks ar caurām kurpēm staigā un siltandēs bez cimdiem. Nu jā. Tad arī Blomes kungs ņemat arī to dokumentu sev līdzi, un mēs nobīdīsim to kanceli malā. Lai jūs savukārt, kungi, sarūmētos divās rindās, viens aiz otra, īsākie priekšpusē, dāma arī priekšpusē, protams, kā vienīgā, var teikt, Roze, viducī, lūdzu, Rūvīns kundze, un garākie kungi aizmugurē mēs gribam kobildi. Kobildes dēļ, lai jūs smaidītu, auditorija aplaudē ļoti sirsnīgi, un jums jābūt rokā cimdiem. Cimdi rokā, un varbūt, ja var palūgt, jā, cimdi, rokas tā, lai draudzīgāk, Blomes kungs, jūs arī droši, draudzīgāk. Galu galā jūs tagad esat visi vienā papīrā parakstījušies, tur vairs nav ko mainīt. Jā, cimdus uz augšu. Tie aplausi sirsnīgi bija domāti arī gari, ne tikai sirsnīgi. Paldies! Ir taču silti! Tas sauklis ir ļoti vienkāršs. 2 vārdi. Dzīvo siltāk. Es saku 3, 4, jūs sakat saukli. 3, 4. Dzīvo siltāk! Ok, vēl draudzīgāk vajag, jo mēs nepaņēmām platleņķu objektīvu. Logu un durvju ražotājiem jāiet 3. rindā. Māri noteikti redz, Māris pats garākais, bet tur laikam viens cits. Vai jūs varat iet kaut kā tā ierūmēties 3. rindā? Tā kā? Tie, kuri skauž un tagad saprot, ka grib ātri parakstīt memorandu, es tur redzēju 3 brīvas rindiņas vēl. Ja kāds vēlas pievienoties, mums ir cimdiņu pāris liekas.